Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls. Sveicināts, skatītāji, klausītāji! Es nezinu, varbūt pat ostītāji. Šodien ir īpaša reize. Esmu nopircis pa 5 eiro Latvijas naftā Bean Boozled konfektītes. Un diezgan liela īstenībā. Summa 5 eiro, manuprāt, ir ļoti liela. Šīs maksāja 5 eiro, bet citas maksāja 2 eiro. Viņas bija praktiski vienā un tajā pašā plauktā. Un ja es, piemēram, tā ātri steigtos no darba, gribētu kaut ko garšīgu paņemt, es nepaskatītos varbūt uz cenu, un pēc tam sāktu ēst un saprastu, ka kaut kas īsti nav riktīgi. Un, protams, arī Latvijas youtuberi šeit piedalījās. Gan Make-up ar Evelīnu, Uldons TV, gan jau vesela cita kaudze, ko es vienkārši neesmu skatījies. Bet pats interesantākais ir tas, ka šajos video viņi vienkārši uzvedās tā kā kaut ko salietojušies. Tik hiperaktīvi, tik traki. Es nezinu, varbūt paša komplektas ir vainīgas. Šeit ir rakstīts krāsvielas E102, E110, E129 var nelabvēlīgi ietekmēt bērnu aktivitāti un uzmanību. Tas ir traģiski. Mēs, protams, šovakar pazvanīsim 1188 un uzzināsim, vai tiešām šīs ēvielas ir tik kaitīgas. Un pats galvenais, kontrolēsim laiku, cik ilgi tie 1188 darbinieki atbild. Šeit ir vienkārši iepakojums 5 eiro. Traki, pa 5 eiro var nopirkt burgeru komplektu. Tātad kādas mums šeit ir garšas? Smirdīgas zeķes, tutti frutti, kaut kādi zāles gabaliņi, laims tad vēl ir, pūsi olam, sviesta popkorns, zobu pastiņa arī mums šeit ir, mellenes varētu būt, vai arī zilenes, bēmekļi, persiks, konservētas suņu barība. Tas jau kaut kas interesants. Šokolādes pudiņš, puņķi, sulīgs bumbieris un bērnu mitrinošās salvetītes. Kā arī kokosrieks. Labi, dārgie draugi, pietiek šodien mutīdzēsēt. Aiziet, veram vaļā! Šādas mums tās konfektītes, daudz un dažādas. Bet smarža īstenībā baigi garšīgā. Ne, īstenībā realitātē gribētu to kādreiz paspēlēt īstu Bean Boozled challenge. Kur tev, nezinu, iedot kaut kādu super ēdienu, kurš ir, nezinu, puvušu, piemēram, siļķi. Kas ir Norvēģi, kaut kāds tradicionāls ēdiens. Tas jau būtu interesants, vai kaut kādu skunks izdalījumus. Tas jau būtu jautrāk. Šeit, saprotiet, kā viņas sastāv? 60% cukura, Ja kaut kas ir, piemēram, nekvalitīvs, var saglabāt šo iepakojumu un prom uz infektoloģijas centru un teikt, mani noindēja, lūdzu glābiet mani, ja mani vēl var glābt, un tevi aizvadīs, atkačās, un ja izdzīvosi, viss būs labi. Un ja nē, tad šai kompānijai, kura importēja, varētu būt diezgan liels nepatikšanas. Tātad sāksim, vai mums šeit būs zobu pasta, vai arī melnena, garšīga vai zilene. Tas ir garšīgi. Jā, šī ir zobu pasta. Normāla zobu pasta, jā. Tāda atsvaidzinoša. Ne vairāk kā zobu pasta, bet tā kā, kā lai to saka, tā kā mutes skalošanas līdzeklis. Nav tik traki. Viss ir ok. Labi, pamēģināsim, varbūt ir zilene arī. Neteikšu, ka kaut kas briesmīgs. Varētu būt zilene vai melene, bet vēl joprojām jūt zobu pastu. Bet īstenībā pat tieši garšīgi. Labi, turpinam tālāk. Kas te mums ir? Tātad mums šeit ir sviesta. Bet es kļūstu kaut kādā veidā hiperaktīvāks. Tas ir forši. Labi, aiziet. Vai te mums ir pūsi ola vai arī sviesta popkorns. Tas jau varētu būt diezgan interesanti. Jā. Labi, aiziet. It kā varētu būt kā tā pūsi ola, bet, pārāk salda, pārāk garšīga. Jo pēc popkornu negaršo. Un te ir tikai 2 varianti, vai popkorns vai pūsi ola, Garšo pēc kaut kā jocīga. Gan jau kaut kādu taizemiešu dulu augu ielikuši un nekāda pūsi ola tur nav. Ko te tur? Labi, varbūt būs saldais popkorniņš, Laikam vēl viena tāda pati pūsi ola. Kurā īsti pēc pūses olas negaršo. Kāpēc vaiprāts, nav riktīgs challenge. Ko tur var hiperaktivizēties? Nē, hiperaktivizēties man liekas, ka var.
Bet ko tur var tā reaģēt? Būs jols! Nu, nezinu, varbūt esmu galīgi dūls, bet man neliekas nekas traks. Labi, pamēģināsim. Varbūt no sviesta popkorns. Lūdzu. Kur tu esi? Nevar saprast. Vai būs jola? Vai sviesta popkorns? Nu, vispār nevar saprast, kas tas ir. Stulbākais, ka viņas tā normāli nevar apēst. Viņas kaut kā ūdentiņi tomēr prasā. Tagad mums būs smirdīgas zeķes vai arī tutti frutti. Aiziet! Nu, sākums ir riktīgi labs. Jā, tutti frutti, viss ir garšīgi, viss ir poši. Tikšu pie tām smirdīgajām zeķēm vai nē? Nu, nav smirdīgo zeķa, nav arī īsti tutti frutti, nevar saprast. Nu, varbūt šis vēl varētu būt pēdējais. Nevar saprast. Vai nu tutti frutti vai kaut kas? Kāds vajprāts? Nu, traki, tātad. Labi, vai tagad pļauta zāle vai arī laims? Aiziet! Nu, neteikšu, ka tā varētu būt pļauta zāle. Man vairāk, nu, it kā varētu uz to pust tāds svaigu. Man vairāk, man liekas, tas ir kaut kāds smaržo, nu, garšo tā kā smaržo, es nezinu, kaut kāds toaletes tīrīšanas līdzeklis. Bref. Jā. Nu, laims būs, vai, nu, pamēģināsim vēl vienu konfektīti. Nu, nevar saprast, kas tas ir, nu, nav nejausmu. Un tagad mums ir vai nu konservēta suņu barība, vai arī šokolādes pudiņš. Sāksim visu no sākuma. Ja tev ir 18 gadi, tas nozīmē, ka tu tomēr drīkst ir legāli iegādāties alkoholiskos dzērienus. Un dažreiz kungiem pie alkoholiskajiem dzērieniem prasās kaut kādas uzkodiņas. Nu, piemēram, kādu citi liek tur citroniņu, nu, piemēram, pie šņabīša, citur liek tur apelsīnu, citi vēl kaut ko visādu, kādas maizītes taisa, un visādas tur varbūt žāvēt gājiņu sagrieztu, nu, forša tādu uzkodiņu. Bet vieniem kungiem reiz nebija šādu uzkodiņu. Viņiem bija viena bunžiņa, nu, tikai vienīga bunžiņa suņu barības. Un teica, tā kā uzkodiņā tīri labā zacene sanākusi. Tādējādi es teikšu, ka nebaidos sajust tur suņu barību. Labi, aiziet! Nu jā, šie laikam varētu būt konservēta suņu barība. Teiksim tā, garšo interesanti. Bet saprotiet, no sākuma varbūt tā nedaudz likās tā šaubīgāk. Bet pēc tam, pierod. Ir ok. Tā, un pēc tam mums ir šokolādes pudiņš. Nu, varētu būt pat šokolādes pudiņš, bet tāds, teiksim, ļoti neizteiksmīgs šokolādes pudiņš. Un tagad mums būs puņķi vai arī sulīgs bumbieris. Aiziet! Nu, sulīgs bumbieris. Šitas ir riktīgi labs, sulīgs bumbieris. Garšīgi, riktīgi labi. Garšo vairāk tā kā, es nezinu, pēc kāda auga sakne, nevis pēc puņķiem. Un tagad būs bērnu salvetītes vai arī kokosrieksti. O jā, bērnu salvetītes. Cik jaukais, patīkamais, garšas pieskāriens. Šis ir riktīgi labs, interesanta garša. Viena no labākajām garšām šajā paciņā. Nu, būs kokosrieksti vai nebūs? Nu, kur tu esi? Man liekas, vēl viena, bet nebija tik izteikta. Un tagad būs vēmeklis vai persīgs. Ir vēmeklis. Atkal kaut kāds augs vai sakti, nu nezinu. Nu, kur tad tu esi persīgs? Vēl viens, tā cipa vēmeklis. Tāda sajūta, ka mutē vēl ir palikusi šī jaukā garšas buķete. Nu, ko es kopumā saku par šo paciņu? Par šīm konfektītēm? Nu, konfektītes kā konfektītes, tur garšiņas. Nu, varbūt cita bija izteiktāka, bet pa lielam viņas nebija tik ļoti izteiktas un... Es nezinu, lai neapēst un tādas ārprātīgas emocijas, kā tur bija, es nezinu, tu vienkārši to dari šova pēc, ok, bet ja tu to dari no sirds, es tam neticu, tas ir tiešām šova pēc. Un tagad pazvanīsim profesionāļiem, iekš 1188. Tā, rekrum numuriņš, aiziet! Sveicināti, informējam, ka kvalitātes kontrolas nolūkos saruna tiks ierakstīta. Nu, es jūs arī ierakstīšu kvalitātes kontrolas nodrūkos. Labdien! Labdien! Es vēlējos uzzināt, kas ir krāsviela E102. Krāsviela E102? Jā. Pameklēsim. Ja mēs skatāmies tātad ankām
rādīta pārtranzīts, tas ir dzeltenajā krāsā, kas tiek izmantots kopā ar sinapēm, konditorijas izstrādājumiem, jogurtiem, saldējumiem, žēlējām, Un viņš ir tā kā bīstams? Šeit nav minēts, vai tā ir dabiskā, identiskā vai sintētiskā krāsa no šajā aprakstā. Vienkārši man te bērns apēda, ir tādas konfektītes, bīnu, būzuldu, veselu paciņu, viņam nepaliek slikti no tā. Nu, viņš tagad hiperaktīvs skraida pa dzīvokli kaut ko. Šajos saldumos ir ļoti daudz cukurs paaugstina šo enerģijas patēriņu bērniem. Arī mani bērni, kad sēdās par daudz saldums, ļoti izteikta aktivitāte viņiem ir. Un tas nav nekas tāds traks? Man ir ģimenes ārsta konsultatīva tālrunis iedošu, kas arī šobrīd ir pieejams, varat ar viņiem pakonsultēties. Nu īziņā varētu to, jā. Un tālūk mēs piezvanījām šiem jaukajiem 1188. Un tā, dārgie draugi, konfektītes esmu nodegustējis. Briesmīgas, teikšu, kā ir. Būtu labāks, ja blakus bija pa 2 eiro. Viņas varētu būt daudz garšīgākas. 1188 speciālistiem esmu pazvanījis. Es domāju, ka tur vajadzēs jau pēc kaut kādām 10 diezgan ātri viņa atbildēja. Es domāju, tur viņa vilks ilgi garumā. Bet viss bija šoreiz labi. Paldies jums, 1188 darbinieci. Ļoti jauki, forši. Un principā viņa arī to visu izdarīja diezgan korekti. Nu, ka tomēr ieteica beigās, ja tur kaut kādas tur čepē vai kaut kas, tomēr griezties pie ģimenes ārsta. Nu, ļoti jauki. Paldies jums, 1188, tur tomēr ir speciālisti. Ar jums bija kopā Edgars. Paldies par uzmanību. Paldies, ka skatījāties. Un es šobrīd, man liekas, esmu nedaudz hiperaktīvs.